Labrīt, dāmas un kungi! Labdien! Es domāju, ka man ir liels prieks šeit atrasties. Mani sauc Hengs van der Dūls. Es esmu Nīderlandes karalists vēstnieks Latvijā pēdējos 2 gadus. Un es sveicu jūs šajā Reinholda Šmēlinga konferencē, ko sponsorē mana vēstniecība, un tādējādi es arī dabūju šo biļeti un varu jums teikt ievadvārdus. Es esmu pārliecināts, ka jūs esat redzējuši šādas atvērtās konferences, un tad nākamajās minūtēs es varēšu jūs apgaismot par izcilējām attiecībām un ciešo sadarbību starp Latviju un Nīderlandes karalisti, kultūras, ekonomikas un citās jomās. Un ir tas jaukais fakts, ka Rīga ir kļuvusi par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2014. gadā. Un arī par to es parunāšu. Bet nē, faktiski nē, es jūs sarūktināšu. Es būšu ļoti īss. Es tikai gribēju pateikt, ka es šajā ēkā, šajā zirgu pastās vai stalī esmu sajūties jau kā mājās. Šajā ēkā es arī prezentēju vienreiz džēza koncertu. Es biju starp džezistiem 1 dienu, tagad es esmu starp arhitektiem 2 dienu. Un tas rāda to, cik daudzpusīgi mēs esam. Un mēs esam nolēmuši koncentrēties tiešām uz svarīgākajām lietām. Un Latvijai dod tieši tās lietas, kurās mēs esam spēcīgi Nīderlandē. Mēs esam ļoti spēcīgi džēza mūzikā, un mēs esam ļoti spēcīgi arī arhitektūrā, sociālo mājokļu vidē, arhitektūrā, pilsētbūvniecībā un visā šajā kopumā. Lai to jums labāk parādītu, Jans Viljams Notelings, Nīderlandes arhitekts, pēc 2 nedēļām apciemos Rīgu. Viņš ir diezgan slavens. Mums ir arī citi arhitekti. Viens no tiem ir starptautiskā arhitektūras konkursa žūrijas loceklis, arī viņš te būs. Mums ir arī sadarbība ar UNESCO, kas koncentrējās uz sociālo mājokļu renovāciju. Mums ir speciālisti, kas koncentrējās uz pilsētas infrastruktūru ne tikai Rīgā, bet citās Latvijas vietās. Šodien mums klāt ir arī profesors Takdejungs, kuru jūs visi droši vien pazīstat. Un es tikai ar to gribēju jums pateikt, ka mēs tiešām priecājamies jūs visus šeit redzēt. Izbaudiet šo dienu. Es domāju, ka tā būs ļoti iedvesmojoša un apgaismojoša. Liels paldies!